Andrejs un Vineta meitiņa bija rūdīta pilsētnieka, kas dzīvoja dzīvoklī. Būdami iespiesti 4 sienās, viņa aiz bezdarbības jau nezināja, kur likties. Televizorā sēd, telefonā sēd, ārā tik skaists foršs laiks. Es pilnīgi redzēju, kā viņš trinās pa to māju, ka viņam nav ko darīt. Un viņš arī pats teica, viņam gribas kaut ko darīt ar rokām, gribas ārā. Dzīva ideja no pašvaldības īrēt mazdārziņu, bet arī tur palika par šauru, jo gribējās atvēzēties ar vērienu. Tad Vineta internetā uzdūrās sajūsmas pilnam rakstam ar pieredzi, kā pie īpašuma tikt ar izpirkumu iespējām. Komentētāji bija sadalījušies 2 frontēs, kas teica tā krāpnieku schēma, citi, ka tā lieliski iespēja, ja naudas nav, un viņiem nebija. Mēs tajā brīdī abi bijām nomainījuši darbus, mēs bijām tādā savā kapitālā nonulējušies. Man kamēr ieskriesies atkal. Un tāpēc bija tā finansiālā lieta, ka kādi kredīti, darbs tikko sākts, nav tās naudas īsti, nav tā budžeta kaut kāda, ko tur tagad pirmajās iemaksāt. Tajā reizē starp komentāriem acīs iekrits sludinājums, ka šāds īpašums Bauskas pusē arī tirgojas. Lauleņš šo iespēju grabi ciet, ne bez skandāla abu starpā. Mēs drausmīgi sastrīdējāmies. Mums bija tāds skandāls mašīnā, kad viņš saka, ka tas nav iespējams. Visiem vajag 10 000 pirmās iemaksas. Tas ir kā parasti, visiem jau tā ir. Jā. Viņš saka, tas ir 1 no miljoni. Nonākot pie sarunas par finansēm, mājas pārdevējs abus atstāja ar vaļējām mutēm. Pateic, cik jūs varat? Es teicu 1000. Viņš saka, labi. Es sēdēju uz tā beņķa tur pie tiem notāriem, un es kaunies līdēju vienkārši iekšā. Es domāju, labi. Nosacījumi bija diezgan lieliski no paša īpašnieka puses, kad tad mēnesī minimālais 300 eiro, bet gadā jāizmaksā 5000 vismaz. Bet šobrīd jau esat izpirkuši jau māju? Praktiski. Mums ir pēdējie mēneši, jā. Drīz daudzīsim šampanieti, es domāju, pret to sienu. Te gan piebilde, māja bija redzēta tikai no ārpuses, kas derās iekšā varēja tikai zīlēt, bet vizuāli māja nebruka kopā, tas iedrošināja. Juriģis abi plānoja drīzus, bet aplauzās. Tad mēs no Rīgas pārvācāmies pie maniem vecākiem tepat netālu, un mēs tikai gadiņu padzīvosim, jo mēs gadu remontēsim. Gads pārvērtās 4 gados. Dzīvot pie mātes? Jā. Priekš mums ir sarakstīta tā dziesma Dzīvoja pie mammas. Dzīvoja pie mammas. Tie 4 gadi, es vīru katru brīvdienas neredzēju, viņš visu laiku brauc šejieni, un viņš pats visu tā kā darīja šeit. Šogad mēs siltināsim, tad mēs tad apdari taisīsim, lai kaut kādu, es gribu kaut kādu dekoratīvu, kaut kādu betonu, pelēku kaut ko varbūt, es domāju, to ķieģeli varbūt bišķi notušēt. Nepatīk. Braucot pa ceļu, man pat nepatīk, kādi viņi izskatās. Mums ir bijuši cilvēki, kas atbrauc ciemos un tā kā apskatās, balti ķieģeļu māju nāk iekšā un tāds, wow, no malas nekad nepateiks, tas ka ļoti labi zagaļi nenāk. Mēs sapratām, ka šeit ir jābūt vānas istabai. Tur, kur tagad ir pots, man iepriekšējais saimnieks teica, ka viņš tur ir dzīvojis, tā ir bijis viņa istaba un tur viņam ir bijis gulta. Tagad šeit ir ūdens un viss ir savilkts, bet agrāk tā kā šī mājā nebija nekādas vannas istabas, cilvēki kā vecos laikos bļodiņa, padusītas mazgāja. Mēs visi esam mūsdienīgi, tā kā cenšies komfortam izdarīt arī priekš sevis. Es dzīvoju Pinterestā. Man ir visas idejas no Pinteresta, katra detaļa, man tur ir mapītes. Es jau viņai teicu, ka viņai ir jāiet kaut kur strādāt Pinteresta dizaineristi. Andreja Ārots ir automehāniķis. Tas sakars vispār ar celtniecību, nekāds. Tādēļ bijušas arī neveiksmes un neviena viena. Pirmie kucēni jau jāslīcina. Ko slīcināja? Slīcināja sienu, protams. Mācījos špaktelēt no jauna, krāsot mācījos. Flīzes tu 2 reizes pārlikt? Flīzes kaut kādas reizes, man liekas, varbūt 3 pārlikt vai pat 2, nezinu. Grīdi ir 2 reizes likt un tāpat būs jāpārliek. Ķibels gan nemazina sajūsmi par savu līgzdiņu, kur beidzot var piepildīt sapņus. Sapnis, ka visi ģimene sanāk kopā un pirmo reizi, kad es gribēju tāds foršas Ziemassvētkus. Atā!
jau viss šis projekts ar māju jau bija realizējies. Viņā tiešām bija mirdzošs acis, kā viņš skrēja, meklēja, darīja, zāģēja. Man vēl tagad ir, cik gadi pagājuši, viņš 11. vakarā zāli pļauj, viņš nenāk iekšā, jo viņam ir tā māja, darīt. Tā kā var redzēt, ka viņš savu vietu ir arī atradis. Mieru. Un šobrīd es vairs nevaru iedomāties, kā būtu atgriezties Rīgā. Tagad, ja es agrāk teicu, ka es nekad uz laukiem neiešu, tad tagad es tiešām zinu, ka es diez vai uz pilsētu iet, jo mēs mēs esam gatavi katru dienu 45 minūtes vienā virzienā un vēl 45 minūtes atpakaļ braukt, lai te būtu klusums, te ir skaista daba, te ir miers, te ir skaista saulrieti un var suni iziet. Vakaros te vienkārši te. Jā, te ļoti skaisti. Es laikam nepako vairs nemainītu pilsētu pret šo. Dana Albrehta, Jurijs Skorobogatovs, 360 TV ziņneši.